No 1. februāra Ventspilī stājās spēkā jauni ūdensaimniecības pakalpojumu tarifi. Kopējais tarifs pieaugs par 15 centiem par kubikmetru. Uzņēmumā Ūdeka skaidro, ka tarifu izmaiņas saistītas ar ieguldījumiem infrastruktūrā. Pagājušajā gadā mēs tātad norenovējām maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu, kas faktiski savāc visas pilsētas notekūdeņus 1,2 km garumā, un viņš bija vairāk nekā 50 gadu vecs, tas kolektors, un bija jau bīstami viņu arī apkalpot. Bet tam viņš vairākās vietās šķērsoja arī dzelzceļu, un ja tur kaut kāda būtu iegrūme, tad būtu diezgan liels problēmas gan pilsētai, gan mums. Lūk, un tāpēc bija pieņems lēmums renovēt, un tās izmaksas bija diezgan augstas, jo tas lielo diametra kolektors 5 metru dziļumā, un tās izmaksas sastādīja 5,5 miljoni. Līdz ar to bija nepieciešams ņemt kredītu. Īstenībā tas nav tikai tās vienas investīcijas, ja runā par nākotni, pat ne par nākotni, tuvāko jau nākotni, tas, kas būs šogad, arī šogad mēs plānojam realizēt lielu projektu uz kopējo summu 5,6 miljonu, no kurām 3,5 miljoni sēdz Eiropas Savienības līdzfinansējums, tiek sekts. Un tur arī tiks izdarīt lieli darbi, gan attīrīšanas iekārtās tiks rekonstruēta, dūņu atūdeņošanas iekārtas nomainītas, kā arī uzlabota pašu attīrīšanas iekārtu efektivitāti un automatizāciju. Un otrs tāds finanses un darba ietilpīgākā komponente, tas ir jauna izvada jūrā pārbūve, kas arī, tas izvads jau ir 50 gadu vecs un jau bija arī avārijas konstatēts, līdz ar to viņš ir jānomaina 2 km garumā, kas, protams, arī ir darba ietilpīgs, bet vajadzīgs. Mēs nevaram bez šī izvada strādāt. Mēs varam nedarīt neko. Mēs varam 5 gadi mēģināt nedarīt neko, un tad sāks brukt un jukt gan tīkli, gan iekārts, gan viss pēc kārtas. Un tad tarifs būs jāceļ uzreiz uz 50%. Nezinu, kas labāk iedzīvotāji. Ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Daļa no tiem izbūvēta pirms vairākiem gadu desmitiem, un bez regulārās atjaunošanas to tehniskais stāvoklis ar laiku kļūst kritisks. Uzņēmums Ūdeka regulāri veic tīklu tehnisko apkopi un remontdarbus visā pilsētā. Tie ir darbi, kas bieži paliek nepamanīti, taču tieši tie nodrošina sistēmas nepārtrauktu darbību un samazina avāriju riskus. Vienlaikus uzņēmums strādā arī ilgtermiņā, plānojot infrastruktūras attīstību un modernizāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iespējām piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Nebija neviens programmas manā atmiņā. Ja ir iespēja ūdensaimniecībā kaut ko dabūt, kaut kādu līdzfinansējumu, protams, mēs to darām. Līdz ar to arī tas tarifs, ko es arī varētu varbūt pateikt, pat pēc šī paaugstinājuma vienalga ir viens no zemākajiem Latvijā. Latvijā viņš ir 3. zemākais, tikai zemāks ir Daugavpilī un Rezeknē, bet cik es zinu, arī Rezekne ir iesniegusi tarifu projektu, tā kā var gadīties, ka mēs būsim 2. zemākie. Lūk, un Kurzemē mēs esam paši zemākie. Ja, tas ir tikai pateicoties tam, ka Ūdeka vienmēr gaida uz kaut kādām Eiropas līdzfinansētām programmām, un tur mēs arī tad startējam un mēģinām piesaistīt Eiropas finansēm. Pat ja mašīnas, ja skatās, mēs pagājušajā gadā arī startējam uz Altum programmu. Ja, piemēram, citi uzņēmumi pērk mašīnas vai elektriskās mašīnas pa savām naudām, mēs tomēr nolēmām startēt tajā Altum programmā un pirkt ar 30% līdzfinansējumu arī elektriskās mašīnas, kas arī deva mums savu ekonomiku. Ilgu laiku ūdensaimniecības pakalpojumu tarifs Ventspilī saglabājās nemainīgs. Gandrīz 12 gadus tas netika pārskatīts. Pēdējo reizi tarifs tika mainīts pirms aptuveni 2 gadiem. Energoresursu cenas aizgāja augšu un inflācijas nenormālās bija jāceļ algas, lai noturētu darbiniekus uz vietas. Tas viss kopā tāds komplekss, protams, iespēdoja arī tarifu, un līdz ar to tad mēs sākām pakāpeniski arī iet līdzi vismaz tā inflācijai. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu ūdensapgādes tarifs no 1. februāra būs 89 centi par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs eiro 51.
Kopējais ūdensaimniecības pakalpojumu tarifs būs 2,40 eiro par kubikmetru.